Bērnu un pusauģu vardarbība Latvijā ir diezgan sarežģīts jautājums, jo viena no tām lietām, kas mums ir jāsaprot, ka mums ir varbūt tāda redzamā vardarbība, ko mēs varam izmērīt un saskaitīt ar kaut kādiem administratīviem vai krimināliem sodiem, kas ir piemēroti vai aizturēti kādi jaunieši vai kas ir nonākuši kaut kādā probācijas uzraudzībā un tā, kad mēs runājam par, piemēram, par tādām lietām kā bulings, kā kibermobbings, kā emocionālā vardarbība, ar ko pusauģi saskarās, kuru mēs varētu noteikti novērot un arī saskaitīt kaut kādā ziņā labāk, kā mēs esam to darījuši līdz šim. Tāpēc, strādājot pusauģu resursu centrā, tas, ko mēs redzam, ir, ka jauniešiem ļoti bieži ir šīs sociālās un ar vidi saistītas problēmas, skolā attiecību grūtības, mājās attiecību grūtības, kurās visās ir iesaistīta kaut kādā ziņā savā mērā arī vardarbība tās dažādākajās izpausmēs. Izplatītākie veidi, es teiktu, ka noteikti būtu tas, ko mēs saucam par emocionālo vardarbību un bulingu, arī kiberbulingu. Tātad bulinga paveids, kas notiek internetā vai sociālajos tīklos. Tas būtu tas, ar ko mēs saskaramies visvairāk, jo mēs jau redzam abas divas šīs puses. Mums ir daudz klienti, mums ir gan pusauģi, kas ir paši veikuši vai kas paši veic šīs vardarbības izpausmes, gan arī mums ir pusauģi, kuri ir bijuši upuri vai cietuši. Un tā interesantā lieta ar šo te vardarbību, tīpaši pusauģu vecumā, ir tas, ka, ja tu esi cietis vai ja tu esi bijis upuris kaut kādā vienā vecumā, tas nenozīmē, ka tu nekļūsi par varmāku kādā citā vecumā. Un sākās šis te vardarbības cikls, un mēs esam šeit, lai mēģinātu to pāraut, protams, tajos gadījumos, kuros mēs tiešām redzam, ka jaunietim ir šādi riski. Agrā vecumā par to sākt runāt ir ļoti svarīgi, jo uzvedība veidojas vidē, un uzvedībai ir šis tāds sociāls komponents, kur mēs kaut ko daram vai nedaram, tāpēc, ka apkārtējā vide mums to iemāca. Protams, ka vislabāk iemācīt, kontrolēt, vadīt uzvedību, mācīt pareizu sociālu, tādu prosociālu, jauku uzvedību ir mazākā vecumā. Kad bērns vēl ir pavisam maziņš, kad viņa smadzenes ir plastiskas, viņš ir gatavs mācīties, viņš ir gatavs mainīties, viņš grib būt labs, viņš grib saprast lietas un izzināt pasauli, un tad šajā laikā tiešām strādāt ar uzvedību, pat salīdzinoši tādos grūtākos gadījumos, pat gadījumos, kuros ir varbūt arī kādi neiroattīstības traucējumi, ir salīdzinoši daudz vieglāk, kā tas ir tad, kad jau bērns ir pieaugušākā vecumā, pusauģa vecumā vai pieaugušā vecumā. Jo pusauģi, vai ne, viņi nav vēl līdz galam nobrieduši, viņi ir impulsīvi, viņiem ir grūtāk kontrolēt, vadīt savu uzvedību, un vienlaicīgi viņu ķermenis ir dažkārt kā pieaugušam cilvēkam. Un tad šādam te cilvēkam iemācīt uzvedību tīpaši tad, kaut kādās, skolā vai kā savādāk, kur jau ir ilgstoši bijušas šīs te problēmas. Tas ir sarežģīti un tas prasa diezgan ilgu pacietīgu darbu un arī, teiksim, kaut kādā ziņā arī motivāciju no paša tā subjekta, ja paša tā pusauģa. Tāpēc prevencija un profilakse ir ārkārtīgi svarīga. Bet mums ir arī profilakse, kas ir tādā lielākā izpratnē profilakse, kur mēs mācam, piemēram, skolās bērniem prosociālu uzvedību kā normu. Un man liekas, tas ir kaut kas tāds, kas mums izteikti trūkst, kur prosociāla uzvedība būtu tas vidējais standarts, kādā veidā mēs sarunājamies, sazinamies, ka mēs viens otru neaizskaram, mēs viens par otru neņirgājamies, mēs viens otram palīdzam, ja mēs redzam, ka kāds cits ir nokritis, mēs viņam palīdzam piecelties, ja mēs redzam, ka kāds kādu pagrūž, tad mēs pasakam atbildīgajiem un Pēterīts tur pagrūda Kārli un Pēterīts grūž Kārli, jo veselu nedēļu pēc kārtas, un ka Pēterītu vajag apstādināt, vai ne? Prevencija strādā arī uz šo, ka māca šīs tādas prosociālas uzvedības normas dažādos veidos. Tie bērni un pusauģi, kas pie mums nāktu, viņiem būtu daudz mazāk šeit pārdzīvojumi, ko noteikti varētu risināt profilaksi.
Bērni un jaunieši par savām pieredzēm runā. Protams, pie mums viņi arvien vairāk runā, tāpēc, ka šeit ir tā vide, kurā mēs veicinām to, ka viņi var par to runāt. Taču, kas ir interesanti, tagad ir iznācis šis pēdējais ziņojums no Valsts bērnu tiesību aizsardzības centra, kas liecina par to, ka tiek saņemts arvien vairāk ziņojumu par dažādu veidu vardarbību no bērniem un pusauģiem un arī jauniešiem. Un mums varbūt automātiski prāts metas to tulkot, kā ak Dievs, tā kā vardarbība pieaug. Taču patiesībā tas, ko mēs redzam, ir, ka jo vairāk mēs darbojamies, jo vairāk mēs runājam par šo profilaksi, par prevenciju, par to, ka mums ir tas jāadresē, mums ar to ir jācīnās, jo vairāk mēs tiešām ejam un daram, jo vairāk mums pieaug šis ziņojumu skaits, kas nozīmē to, ka jaunieši patiesībā par to runā vairāk, viņi cenšas par to runāt vairāk, viņi arī stāsta viens otram un arī ziņo vairāk par kaut kādiem vardarbības gadījumiem, un viņiem ir daudz pieejamāka informācija par to, kā darīt un kā rīkoties. Taču, protams, vardarbībai patīk klusums, arī bullyingam patīk klusums, un tā ir tā īstenībā galvenā problēma, kāpēc tas izplatās vai kāpēc tur vardarbība kaut kādā vidē kļūst par normu, ir tas, ka par to netiek ziņots, un vai arī, ja par to tiek ziņots, tad neviens to neadresē pietiekami efektīvi. Prevencijas un intervences pasākumu jomā tā labā lieta ir tas, ka mēs šobrīd sākam ieviest pārsvaru koordinācijas departamentu palīdzību, tā kā tiek ieviestas šīs profilaktiskās programmas, kas ir Kiva antibullying programma, kas ir sākusi šo savu pirmo pārbaudes ciklu. Ir arī pirmskolas izglītības iestādēs Stop 47 programma, kas arī adresē bērnu uzvedības jautājumus. Tās ir tās, šie pozitīvie piemēri, kur mēs mēģinam ieviest kaut kādas pierādījumos balstītas intervences. Tas, kas mums klibo, ir tiešām izpratne par to, kas ir pierādījumos balstīts un kas ir šīs zinātniski pārbaudītās intervences, kuras mums vajadzētu ieviest. Skolu sistēmās bieži vien ir diezgan maza izpratne par kaut kādām programmām vai par kaut kādām pierādījumu bāzēm, un viņi bieži vien ņem to, kas bukletā ir uzrakstīts, tad šito mēs arī izvēlamies. Lai gan nebūtu vienmēr, tas būs patiesībā labākais un efektīvākais, kas bērniem būtu vajadzīgs profilaksē un prevencijā. Tāpēc es teiktu, ka darbs bērnu un pusauģu jomā noteikti notiek. Jā, es vēl aizmirstu piebilst par socioemocionālās mācīšanās programmu PROMEX, kas arī ir pierādījumos balstīts, zinātnes pierādīt, ka samazina dažādas uzvedības grūtības, ieskaitot veicina prosociālu uzvedību skolās. Noteikti daudz tādi pozitīvi soļi tiek spērti, taču tāda kopējā izpratne par to, kāpēc kaut kas viens ir labāks par kaut ko citu un ko mums vajadzētu izvēlēties, lai mēs neizniekotu resursus, bet tiešām panāktu rezultātu. Šīs izpratnes mums vēl nedaudz trūkst, jā. Jā, man liekas, es vispār arī tagad runājot, es tos vecākus aiztieku salīdzinoši maz. Jo, mana fundamentālā pārliecība ir, ka cilvēkiem vajadzētu spēt tikt galā ar dažādām situācijām, ieskaitot vardarbības situācijām, un vajadzētu spēt savā sociumā viņas atrisināt. Taču, lai mēs to izdarītu, mums vispirms vajag zināšanas. Tāpēc es esmu vienmēr par skolu profilakses programmām, skolu intervencēm un tā tālāk, tos vecākus salīdzinoši aiztiekot nedaudz mazāk. Jo man liekas, ka šitie bērni, kad viņi izaugs, tad viņi jau sapratīs. Ja mēs viņus mācīsim pareizi, tad viņi zinās. Tāpēc es vienmēr par tiem vecākiem aizmirstu. Bet, protams, ka vecākam tajā brīdī pašam ir ārkārtīgi smagi. Ja tas ir vecāks, kurš grib palīdzēt, kurš vēlas to labāko, viņam uz to visu noraudzīties ir ārkārtīgi grūti. Es gribētu, lai šie te vecāki, kuru bērni piedzīvo vardarbību, lai viņi zinātu, ka pirmkārt, ka viņi ir labi vecāki, ka viņi rūpējās par saviem bērniem, ka viņi grib viņiem to visu labāko. Un otrkārt, es gribētu, lai mēs atbildību prasītu no pieaugušajiem, jo mēs bieži vien atbildību prasam no citiem bērniem, kuriem iespējams ir tieši tikpat grūti. Lai gan to ir grūti saprast tajās situācijās, kā tur vai ne Pēterītim, kurš cita Kārlīti, var būt tikpat grūti. Bet viņam arī ir kaut kāda iemesla, katra uzvedība ir no kaut kā cēlusies, un ne jau šādas vardarbības izpausmes ceļās no kaut kā ārkārtīgi skaista vai ne, tā kā tur rožaina.
Tāpēc es gribētu, lai mēs atbildību prasam no pieaugušajiem un no pieaugušiem, kuriem vajadzētu būt šīm te kompetencēm un izglītībām un zināšanām, kā ar šiem te gadījumiem tikt galā. Mana tā utopiskā pasaule ir tāda pasaule, kurā skolas vislabāk spēj tikt galā ar uzvedību. Jo viņi ar to strādā katru dienu, viņi ar to saskarās katru dienu, un viņiem vajadzētu kļūt par ekspertiem, kā strādāt ar uzvedību, kā strādāt ar vardarbību, kā mazināt vardarbību skolās, ja? Un es gribētu dzīvot tādā pasaulē, kurā viņi ir šie eksperti. Un viņi par ekspertiem nekļūst tik ilgi, kamēr mēs kā vecāki neprasīsim no viņiem atbildību. Jums ir jātiek galā ar šiem te gadījumiem un jāpilnveido arī savas zināšanas kompetences, tā kā lai spētu ar viņiem tikt galā.